grupas vai indivīdi, kas kurina to stāstu un liek tās pagalst ugunskurā, ka tā krievu valoda mums ir svarīga, mums viņa ir jāizmanto dažādās sektorās, jomās. Kas ir tās grupas? Es pat īsti... Tu aplēsi apmēram to profilu. Kas ir tas, kas veido to? Tās grupas ir tādas, kuras skaidrs politiskās partijas, kuri mēģina makšķerēt krieviski runājošu elektorātu. Vai viņi tam visam nopietni pieiet diez vai. Vienkārši zina, ka tas Nacionālā apvienība nekad neaģitēs kaut kādā svešvalodā, tajā skaitā. Tas ir skaidrs pārdalāms elektorāts. 4-5 partijām. Tās partijas viena varbūt ir tādas, kas arī valdībā ir tādas, kas ir ārpus, un tas savos iespēju robežās šo kultivē. Tā liekas tās metastāzes, kas ir no deokupācijas, no tās masveidīgās rusifikācijas, te tajā sižetā, ko minēja, ka mums beidzot ir jārunā latviešu valodā. Kā var tāda vispār atziņa būt? Tas būtu jābūt vispār prāta stāvoklim ikdienā, nevis beidzot. Pēdējo reizi droši vien dominējoša valsts valoda, latviešu valoda bija starpkara periodā. Mēs redzam, ka kopš neatkarības atgūšanas ir dažādi uz vēdera līšanas politikas bijušas, visi piesauktās integrācijas un vēl joprojām vajag integrēt. 35 gadi ir pagājuši. Ir daļa sabiedrības, kas vienkārši atsakās apgūt latviešu valodu, vai met viņiem miljonus nopakaļ, vai kā ir valsts finansētas valsts valodas kursi, kur nevienā citā Eiropas valstī mēs neredzēsim, ka pieņemsim apgūt valsts valodu, tas tev no savu maciņu būs jāmaksā par kursiem. Tāpat Lielbritānijā tur tāda valsts finansēta tev īpaši nebūs. Un šajā gadījumā šīs visas politikas ir tiešām sekas, nevis tādas cīņas ar cēloņiem. Tagad redzēsim, kas būs tuņās Saeimā, 2. lasījumā darba likums. Jā, tas arī jau atvērts. Jā, un tur ir jautājums arī par interpretāciju, kā tā norma tiks interpretēta. Daudzi grib atstāt pēc iespējas elastīgāk, lai plašāks. Tas plāns ir skaidri nodefinēt, ka likumdevēja griba, lai nav pēc tam liekas interpretācijas, ko tu likumdevējs ar šo gribēja. Tad, kad skatīs šīs normas, ir skaidri, viņas jānodefinē, vai tas ir komisijā, vai tas ir sēdē. Krievu valodai Latvijā ir praktiski jāpaliek vēsturē un ne tai pozitīvākajai, teiksim tā. Mums ir mazākuma tautības, tās visas tiek respektētas un nodrošinātas, tā iekļaušanas, bet veidot divu kopienu valsts, kur ir latviešu valoda un krievu valoda. Tās visas iniciatīvas, kas ir vērstas, lai nostiprinātu valsts valodu visos demokrātijas līmeņos.